nobombardēja Ukrainā slimnīcu bērnu. Cik tad jūs spējat vadīt saturu, dot saturu, un cik ir tas, cik ir attiecības? Bet tu nevari iedot saturu, ja tev pretī sēž. Nu, bet visticamāk, visi viņi nav tādā stāvoklī. Bet tu 2 skolēniem, sevišķi, piemēram, tagad sākās bombardi. Nu, pieņemsim, nobombardēja Ukrainā slimnīcu bērnu. Vecāki mājās par to ir runājuši, viņi atnāk, viņi sašumē sev, un viņi visi sēž. Viņiem tas ir šobrīd svarīgāk nekā mācīties matemātikā reizrēķinu. Viņiem ir svarīgi saprast, ka mēs šobrīd šeit sēžot esam drošībā, ka to risina tās iestādes, kurām tas ir jārisina, kā mēs uz to varam paskatīties. Tev ir jānoņem tas emocionālais fons, lai tu vispār vari tikt klātam bērnam. Un iespējams, tais 40 minūtēs vai 45 vai stundā tu vispār līdz tam netiksi. Nē, tu turpinās varbūt runāt vēl 3 dienas par to pašu, ja būs vajadzīgi. Ja jau nerad ir tā.